rokām nedrīkstētu palikt neviens mikrobs. Un pilnēr āda nav plāna plēvīta. Nu, ja te jūs ļoti uzmanīgi, un visi jūs mazliet uzmanīgi, lai jūs kaut kur nepieiet klāt. Te jūs netiekat, jums vajadzētu pa to pusiet, jā. Ja šite kaut kur nav. Te pusiet? Tagad brīnums, ka nesalūz tas karusels un mēs taisni ar varam paiet vēl. Es atbraucu uz Rīgu. Tas ir šodien skatījumā diezgan tā, varbūt pat jocīgi. Un viens pats devos uz Stradiņas slimnīcu. Tur bija medicīnas skola, nevis universitāte. Nevis medicīnas institūts, bet skola. Es vēl pa mazu biju. Pa maziņu bija tajā laikā. Un nonākot tajā teritorijā, tā teritorija jau šodien tāda. Es no to viņas pēc tam vairs ārā neesmu izgājis. Jā. Nonākot šajā teritorijā, man pretīm nāk kāds vīrs, baltā halātā, bet viņam viena rociņa ir. Bet tas pirmais cilvēks, kas nāk pretīm, un es ļoti brīnos, es domāju, tas droši vien ir ķirurgs. Nezinu, kāpēc ķirurģija gribēja. Ar vienu roku, jā, es domāju, jā, bet es jau nezinu, jā, man bija 14 gadu. Mamma, tētis paliek Siguldā, ja? Un es biju tāds, ļoti pieaudzis pie savas ģimenes. Man pašam jāpadomā, kur es paēdīšu. Es skaitīju un rēķināju, kāpēc viņa kotletīte ir lētāka, kurā ēdnicā un kurā ir viņa mazliet dārgāka. Bet tas norūda? Jā, zināmā mērā, jā. Varbūt, ka kāds mūs tomēr virza. Mēs jau kādreiz to domājam to. Mēs daži ir pilnīgi pārliecināts, daži mazliet ar tādu skepsi vēl, teiksim tā, vai man kāds virza, vai liktenis un darbība visi ir ieprogrammēti kaut kur. Bet jo mēs vairāk par to domājam, jo droši vien, ka vairāk mēs pie tā nonākam, ka droši vien, ka jā. Ir reizēm vajadzīgi ļoti spēcīgi pielāgošanās. Man plāni ir tādi, ko es šodien daru. Es jums stāstu. Pēc minūtēm 12 sākās rītsēde, un tas ir regulāri kā katru dienu. Tur tiek ziņots par bijušām vakardienas operācijām, dežuranti ziņo par problēmām, kādas ir bijušas, dežuranti ir reanimācijā, intensīvā terapija. Stāsta, ja, un piesaka jaunās operācijas. Kas tur kausas viņu apsēdies, jā? Labrīt. Kopš 1998. gada Latvijas sirds ķirurģijas centra vadītājs ir Romans Lācis, bet ar sirds operācijām neveicas tik labi, kā gribētos. Un ne jau tāpēc, ka būtu slikti ārsti. Mūsu sirds ķirurgi un aparatūra ir pasaules līmenī. Problēma ir naudā. Jā, valsts maksā par sirds operācijām, taču tās ir dārgas. Viena operācija maksā aptuveni 7000 latu. Arī valstī nav naudas. Tā saka ierēģi. 2010. gadā valsts deva naudu 1200 operācijām, tas ir 6 operācijām dienā. 2011. un 2012. gadā valsts naudas pietika tikai 1000 operācijām ik gadus. Tas ir 2 operācijām dienā, bet vajadzētu daudz vairāk. Roka man ārprāt! Embrijs ir kolosāls. Embrijs ir kolosāls. Kā viņi dabūja iekšā? Kas bija labākais? Embrijs. Embrijs bija kolosāls. Bet te ir ļoti silts, nemazam nav augsts. Tas viņš nāk šeit, jā? Nē, mēs tur kādiem stāvā gulēja. Tā mums cilvēkā. Nu, cik tur iznāk kopā? Te ir ļoti interesants parādi, cik mums ir.
mēs drīz jau būsim plānu izpildījuši jau. Finansēto, nevis plānu, bet finansēto apjomu. Tad būs slikti, ka būs izpildīts. Varēsim iet atvaļinājumā. Tā, labrīt. Tā, kur ir pirmās vijoles spēcinājums? Jā. Tā, labrīt. Tā, Medaņa kungs. Nu, ko jūs teiksiet, ko? Students nevedulis, ja? Jā. Labi jūtaties? Viss labi, ja? No, operācija glūdi mēs arī izspriedām, apskatījām visu, kas ir, un kur 21. nodaļa? 21. nodaļa. Kur tu esi, Pēter? Viņš iet uz nodaļu, tā mēs runājam. Ja viss ir normāli, viss ir labi, tiksiet uz nodaļu apakaļ šodien. Pēcoperācijas pacients nonāk intensīvās terapijas nodaļā, kur turpinās viņa novērošana un atlapšana pēc operācijas. Bet tas ir cilvēks, ja viņš nedoties aiziet, vai kā ārsti tiek to galā? Nu, tā ir tumšā ārstniecības daļa, par kuru mēs nelabprāt runājam, nešaubīgi ikdienā saskaroties. Tas ir ļoti neviegls process, jo katrā pacientā ir ieguldīts spēks, zināšanas un ārstēšanas iespējas. Un katrs no gadījumiem, pie tā nevar pierast, un katrs no gadījumiem ir savādāks un nešaubīgi iziet caur mums. Varbūt ir kaut kas, ko jūs no viņas esat mācījusies profesionāli, cilvēcīgi? Nešaubīgi strādājot kopā vai dzīvojot kopā ar kādu cilvēku pielīk daudz raksturu īpašības, un šis prasīgums, es domāju, kas ir nācis cauri katram viņa ārstniecības solim, viņa ķirurģiskās darbības veikšanas brīdim, ir tas, kas pielīk pilnīgi visiem, un šis perfekcionisms attiecībā pret savu darbu. Nu, abrīnojam tādu cilvēku, kuri var savu profesiju tik ļoti mīlēt, ka arī pārējos piespiež to darīt. Galdu nerētu tagad? Nē. Es domāju, nedodam nekādas glikozīdes, nedodam šodien. Šodien pastāsim šeit vēl. Ja? Pirmā sirds transplantācija pasaulē notika 1967. gadā Dienvidāfrikā, bet tagad esam Latvijā un skatām 2002. gada 10. aprīli Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā. Pati pirmā sirds transplantācija Latvijā. Citi to salīdzina ar izkāpšanu uz mēnesi. Tik nozīmīga tā bija. Sirds pārstādīšanas operāciju izdarīja profesors Romans Lācis. Šķiet, ka cilvēkiem pavērās jauna nākotne, bet Latvijā līdz šim izdarītas 11 sirds pārstādīšanas. Tikai. Bet vajag nevis 11 transplantācijas 10 gados, bet, kā liecina statistika, 15 katru gadu. 2006. gads vēl pie mums visiem nākotne ir cerīga. Tatjana Ostele pasniedz puķes saviem ārstiem. Viņa bija tā drosmīgā, kurai 2002. gadā pašai pirmajai pārstādīja sirdi. Diemžēl tagad jau viņa ir mūžībā, jo nomira ar pneimoniju. Bet pēc sirds transplantācijas viņa nodzīvoja gandrīz 8 gadus. 2011. gadā bija tikai 3 sirds pārstādīšanas, 2012. neviena, jo valsts programmu bloķēja, nav naudas. Un ko dara cilvēki? Iet bojā, jo dzīvība tik tiešām izrādās pārāk dārga. Un te 2012. gada 10. aprīlis sirds transplantācijas 10 gadu konference. Tur piedalījās visa profesora Lāča komanda, un viņi šo godu patiešām ir pelnījuši. Lai notiktu šīs transplantācija, tas ir bijis ārkārtīgi liela kolektīva kopējs darbs. Turpat brīžiem nemaz nav zināms, kurš ir tas galvenais un kurš ir tas mazāk galvenais. Tas ir bijis milzīgs darbs. Un man daži korespondenti jautāja, kā tur un kā tas viss ir bijis. Bija bāze, tā nebija avantūra. Nebūtu neviena transplantācija, ja nebūtu profesors Rozentāls ar savu brīnišķīgo centru, orgānu transplantācijas centru, kas ir Stradiņas slimnīcā. Visa imunoloģija, visa sadarbības jautājumi, kas notiek, visa slimnieku vadīšana, imunosupresija. Ja tas ir jārada
pa jaunu, tad tās būtu tādas problēmas, kad varbūt nenotika. Iepriekšējo kardioķirurģijas centru vadīja profesors Jānis Volkolākovs, tagad ir pelnīta atpūtā. Latvijā pazīstams zinātnieks, praktiķis, ķirurgs un tā tālāk, viss mēs zinām viņu. Viņš jau radīja to bāzi, lai kaut kas tāds varētu iet, tie bija jau sapņi, kas bija sākušies. Sirds operāciju priekšdarbus jau 1955. gadā veica profesors Pauls Stradiņš. Viņš savā klīnikā sāka eksperimentālas sirds operācijas. Un 1958. gada 30. martā profesors Evalds Ezerietis sekmīgi izdarīja Latvijā pirmo mitrālo komisurotomiju. Tas ir divviru vārstuļa paplašināšana. Šie ir 70. gadi sirds asinsvadu ķirurģijas centrā. Te veiksmīgi strādāja Jānis Volkolākovs un Olģerts Putniņš. Jā, Latvijas ceļš uz sirds transplantāciju bija gana garš. Tas prasīja uzrīkstēšanos, pacietību, ticību sev un savai komandai. Un nu mums ir iespēja ieklausīties vēstures lieciniekā Jānī Volkolākovā. Sākums bija Ezerietis. Tālāk arī Rīgas pilsētas pirmā slimnīca. Nikītins, docents, Anatolijas. Un tad trešais būtais, tāpēc, kad es mācījos Novosibirskā pie profesora Miešalkina. Nu, pēc tam sākās, turpinājās viss, un 2 gadus vēlāk izdarīja pirmo operāciju mākslīgā asinsritē. Tas bija 1964. gadā, aprīlī. Un 10 gadus vecam zēnam ar aortas vārstuļu un aortas lejupējušās daļas korektācija. Tas ir sašaurinājums. Pēc tam turpinājās 20 gadus ķirurģijas ceļš Paula Stradiņa klīniskā slimnīcā. Un tur parādījās mani tuvākie kolēģi, līdzstrādnieki, Romands Lācis un Ārs Lācis. Un arī ar mani kopā no bērnu slimnīcas atnāca Olģerts Putniņš. Tagad gan miris sev. Ļoti svarīgs bija apmēram atrodas laiks vispār, kad vēl toreiz Maskavā es dabūju veselības aizsardzības ministrijai atļauju izdarīt Latvijā sirds transplantāciju. Gadsimtu gaitā medicīna ir mainījusies, tā ir kļuvusi par komandas darbu. Un pat ja ārsts tik tiešām ir ģeniāls, tik un tā viņš ir tikai viens no apmēram 20 ķēdes posmiem. Katrs ķēdes posms ir atbildīgs par savu darbu. Protams, ka ārsta loma ir nenovērtējami svarīga šajā norisē, un viņš ir ne tikai ārsts, bet arī komandas vadītājs. Viņš ir līderis, nepārspējams līderis šobrīd sirdsķirurģijā Latvijā, pionieris daudzās jomās, transplantācijā, kā tas ir zināms, mākslīgo sirds kambaru implantācijā, valsts profesors, tas vien nozīmē, ka viņš ir līderis sirdsķirurģijā šobrīd Latvijā. Mūsu operācijās, teiksim, kad profesors vienmēr ir nosvērts. Reti, kad viņš, es pat nezinu, tāda epizode, kad viņš būtu izgājis kaut kādā veidā no mēriem ārā, vai viņš nekad nebļaus, viņš nekad nemetīs instrumentus pa gaisu, viņš vienmēr ir nosvērts, un tas ir jāmācās visiem ķirurģiem. Kā jūs jūtaties? Kā var justies slimnīcā? Slimnīcā, es nezinu, dažādi var justies, ļoti slikti un tā vidēji. Jums ir labāk, palicis ir labāk, ja? Un šodien mēģinās sašūt kopā, turpsim sakārtot visu, lai būtu tā kā vajag. Ja? Viņš bija tas, kas man iesvieda tajās iedzimtajās vai bērnu sirds ķirurģijā, kas tajā laikā vēl noritēja šajā slimnīcā. Es esmu ļoti laimīgs, ka tas tā notika. Profesora Lāča citreiz tādas stratēģiskās īpašības vai tā prasme vadīt tādā ilgtermiņā kolektīvi, ja, tāds ļoti būtisks. Pirmā sirds transplantācija ir tāda liela soļa, kā tie soļi, kad pirmais cilvēks tur uz mēnesi izkāp vai kā tas ir.
Tas nav tik vienkārši, kā tas varbūt ir pat lielās valstīs, jo mazās valstīs ir tā sabiedrība ir ļoti koncentrēta uz tādiem varbūt notikumiem, kas citur paiet garām un uz veiksmēm, bet jo īpaši Latvijā uz neveiksmēm. Un tādās situācijās veikt tādas riskantas lietas, viņas ir ļoti, tā ir liela drosme. Protams, viena ir tā klīnika un tā sadzīve, kas mums ir šeit Latvijā, bet ķirurga un zinātnieku un pasniedzēja darbs ir saistīts arī ar tādu nepārtrauktu pilnveidošanos, teiksim. Un, protams, ka mums ir ļoti daudz tādu kopēji braucienu uz dažādiem kongresiem, konferencēm un citiem centriem. Pat kā mēs bijām Maltā, kur norisinājās īstenībā ļoti būtiska konference par sirds mazspējas ķirurģisku ārstēšanu, kas man tiešām ļoti imponē, kad arī jebkurā vietā atrodoties, viņš patiesi interesējās par to vietējo. Jo tikai tādā veidā, ja mēs varam arī caurskatīt to kopējo, kā sakot, to cilvēci un tās cilvēces problēmas un katras valsts problēmas un kāpēc vienā vietā tas attīstās tā un tā. Tas konteksts ir ļoti būtisks. Profesors ir labs ceļabiedrs, viņš neaizmirst lidmašīnas biļetes uz klavierēm. Nē, viņš ir lidostā pats pirmais vienmēr un viņš ir visu 5 reizes pārbauda un citreiz, protams, tas pat ir liekas, ka zināmā mērā kaitinoši, bet atklāt sakot, tas ir ļoti disciplinēti, tas ir tā kā ķirurģijā. Kurorta rehabilitācijas centrs Jaunķemeri piedāvā nedēļas rehabilitācijas programmu imunitātes nostiprināšanai veselības formula. Piedāvājumā iekļauts dzīvošana divvietīgā vai vienvietīgā istabā rētībām, imūnsistēmu stiprinoša diēta, ārstējoša ārsta veselības kontrole, fitoterapija, ajurvēdas speciālista konsultācija, psihologa nodarbība, fizioterapeita vai jogas speciālista nodarbības grupā, kardiotrenažieru zāles apmeklējums, klasiskā masāža, minerālūdens vannas, dūņu aplikācijas, baseina apmeklējums, sāls terapija, fizikālā terapija un dziednieciskā minerālūdens Jaunķemeri kurs. Procedūru klāsts tiek saskaņots pēc ārstējošā ārsta norādījumiem. Rehabilitācijas programma netiek piedāvāta vasaras mēnešos. Laipni gaidīti Jaunķemeros!